Pēc Ogres nodas sociālā dienesta datiem novadā oficiāli reģistrēti 59 HIV inficētie un apzināti vairāk kā 490 lietotāji. Šeit gan tiekot uzsvērts vārds oficiāli, jo realitātei iespējams pat lielāks skaits ir to, kuri līdz šim dienesta redzeslokā nav nonākuši. Dienesta paspārnē esošais HIV centrs nodrošina atkarīgajiem šķircu apmaiņu un konsultācijas, tādējādi arī apzinot situāciju novadā. Var teikt, ka gadā aptuveni tiek mainītas aptuveni 6000 šķirces, ja? Bet tātad gan dažādi rādītāji, gan pati situācija rāda, ka ir nepieciešams šo pakalpojumu paplašināt. Tāpēc sadarbībā ar Ogres novada domu tika meklētas atbilstošas telpas HIV profilakses punkta izveidēju. Regulāri tie ir kādi 12 vīrieši vecumā virs 30 gadiem, kur iegādājas šķirces. Sarunā Ogres televīzijai norāda kādu Ogres aptiekas pārstāvi. Viena šķirces cena ir 3 centīmi, tomēr arī šī summa dažiem no lietotājiem esot zelta vērtē. Aptiekā ir neatminoties gadījumi, kad lietotājs vienā reizē spēt nopirkt vairāk kā 2 iepakojumus, kas ir 6 centīmi. Līdz ar to paplašinot HIV profilakses punktu darbu pilsētā, mazāka būs situācija, kad cilvēki ar atkarībām izmanto šķirces vairāk kārtēji, iespējams izvairoties inficēt arī savus biedrus. Ir nepieciešams ne tikai šīs konsultācijas, ko veic sociālais darbinieks ar atkarīgām personām, bet arī tātad veikt dažādus ekspresa testus, ko varētu veikt, būtu nepieciešams veikt medmāsai. Un, protams, paplašināt arī šo ielu darbu, izglītojošo un informējošo darbu. Protams, tālāk jau var būt nepieciešamības gadījumā veikt arī, ja ir tālākā jau sadarbība, šo atkarīgo personu rehabilitāciju. Jautājumu par centra izveidi Ogres novada domē skatīs nākamās nedēļas ceturtdienā. HIV profilakses centru plānots vērt Ogrē Malkalnes prospektā 30. Dats Tribotska, Laura Liepiņa, Artis Supe, Ogres televīzija.